Nu pat jau visi vietālruņu ražotāji parādījuši pasaulē savus jaunos vietālruņu flagmaņus, tādus, kuriem ir jāiepatīkās mums, patērētājiem, un arī jāspēj nest sava zīmola karogs uz citu ražotāju zīmola fona. Piemēram, Nokia Barcelonā pasaulē parādīja PureView 808 vietālruni ar 41 megapikseli kameru. Mīļie cilvēki, kas spēj pārspēt 41 megapikseli? Taču mūsu šīs dienas stāsta varonis ir Nokia Lumia 800. Vietālrunis ar Windows Phone operētāju sistēmu. Mūsu testu laboratorijā jaunais modelis jūtas labi. Košs monolīts polikarbonāta korpuss, 3,7 cola AMOLED ekrāns ar Gorilla Glass stiklu, 1,4 GHz processors, 16 GB iebūvētā atmiņa un 8 megapikseli fotokamera. Paralēli šiem cipariem mēs varam teikt, ka Nokia Lumia 800 ar Windows Phone Mango operētāju sistēmu ir teicams sakarīgs tiem, kas grib lietot modernākās, ikdienā nepieciešamākās vietālruņu funkcijas. Un tieši lietot, nevis iedziļināties sarežģītās tehniskajās niansēs un pārbagātajos iestatījumos. Kristaps Skutelis, blogeris un moderno tehnoloģiju entuziasts. Mobilais telefons ar ātru datu pieslēgumu un virkni dažādām lietotnēm ir absolūti ikdienas nepieciešamība. Windows Phone platformā ir pavisam jauna. Un ir pietiekami maz ierīču pagaidām arī, kas darbojas ar šo platformu. Un manā skatījumā Nokia Lumia tālruņi ir viena no interesantākajiem šīs jaunās, strauji augošās platformas ierīcēm. Šajā konkrētajā gadījumā Nokia Lumia 800 ir ietērpts ļoti foršā, patīkamā korpusā. Ļoti līdzīgs Nokia N9, ko mēs jau redzējām pirms kāda laika. Windows Phone platforma un ierīces, kas darbojas ar šo platformu, savā ziņā ir kā svaiga gaisa vēsma. Vienkārši izskatās un tā tīri, intuitīvi un saprotami lietojami telefoni. Par programmu klāstu runājot, Android pasaulē, iPhone pasaulē ir vairāk nekā 500 000 dažādu programmu, ko mēs varam lejuplādēt uz telefoniem. Tad šajā gadījumā Windows Phone pagaidām platformai ir radītas mazliet vairāk nekā 90 000 programmu, kas varbūt šķist salīdzinošā aspektā maz. Tomēr jāņem vērā, ka Windows Phone Marketplace ir visstraujāk augošais aplikāciju veikals mobilajās platformās, un Microsoft Office ir populārākā Office lietojuma programmatūra pasaulē. Un tad Windows Phone telefonos, un arī konkrēti šajā Nokia Lumia 800, jau ir iekšā iebūvēti rīki, ar kuriem mēs varam gan lasīt, gan arī rediģēt Word, Excel dokumentus vai arī PowerPoint prezentācijas. Un Nokia jau izcenis ir bijusi zināma ar lieliskajiem Nokia Maps, Nokia Drive aplikācijām, kas ļauj telefonu izmantot kā navigācijas rīku. Un tad arī šajā telefonā mēs varam izmantot kvalitatīvas kartes arī bezsaistes režīmā. Piemēram, izbraucam ārzemēs un nav jādomā par datu pārraidi, kas ir dārga. Tas bija Kristaps. Cilvēks ar ievērojumu pieredzi vietālruņu lietošanas jomā un arī, kā mēs uzzinājām, ar savu viedokli. Man pašam personiski liekas, ka šādam Windows Phone aprīkotam tālrunim ir sava vieta un laba nākotne starp mums jau zināmo prasīgo Android tālruni un snobisko mazliet švītīgo iPhone. Bet vārds Z-Parka testa laboratorija. Ko par šo tālruni saka mūsu kolēģis Jānis. Monolīts un ļoti izturīgs korpuss. Komplektācija ir iekļauts gumijas maciņš, patīkams un praktisks te rozā versijai, un te melnajā nav uzlikts. Ekrāna malas ir patīkami noapaļotas, ekrāns ir skrāpējumdrošs, bilde ir ļoti spilgta, un kas ir svarīgi, tā ir labi saskatām arī spilgtā saulē. Manuprāt, galvenā šī telefona satura raksturīpašība – lietošanas vienkāršība. Zvani, kontakti, īsziņas, e-pasts, Facebook un visas pārējās lietas izmantams maksimāli elementāri. Galvenajā darbvirsmā mēs redzam brīvi izkārtojamas izceļu ikonas. Turklāt tās uzreiz arī attēlo visu aktuālo informāciju, kas nepieciešams. Nākamajā sarakstā ir telefonā visas uzstādītās lietotnes. Man kā Android durķim tas viss šķiet pārlieku vienkārši un mazliet pat garlaicīgi, jo viss darbojas. Diskutabls temats ir lietotņu apjoms, ko mums piedāvā Windows Marketplace. Salīdzinājumā ar Android vai iOS aplikāciju Okeānu, šeit ir pieejama tāda neliela jūra, bet ikdienas lietotājiem pilnībā ar to būs pietiekami. Un vēl pievērsiet uzmanību, šī telefona lietošanai jums vajadzēs mikro simkarti. Un tiem, kam savā mobilajā telefonā patīk klausīties par tiešām kvalitatīvu mūziku, mēs iesakām iepazīties ar Monster Purity austiņām. Skan patiešām labi. Protams, ka Nokia Lumia 800 nav vienīgais vietālrunis tirgū, kas funkcionē uz Windows Phone Mango operētāju sistēmas bāzes.
Samsung Omnia W. Plānāks un vieglāks, bet arī vienkāršāks korpuss, vājāka fotokamera un mazāk iebūvētā atmiņa. HTC Titan. Manāmi lielāks ekrāns, līdz ar to fiziski lielāks un smagāks. Mazliet jaudīgāks procesors. Tomēr nevienā no konkurentu ražojumiem nav pieejama populārā Nokia Drive lietotne ar bezmaksas kartēm un balss navigāciju autobraucējiem. Pagriezieties pa labi. Dizains, protams, ir gaumes lieta, taču mums šķiet, ka tālrunis ir labi izdevies vizuāli gan no iekšpuses, gan arī no ārpuses, pat ja tas ir rozā. Un ja vēl to aprīko ar šādām monsterausīm, ir pavisam labi. Sekojoši ir izdevies labs risinājums, kas labi iedzīvosies esošajā sīvajā mobilo platformu tirgū.